Labrīt vēlreiz visiem! Mēs esam agri cēlušies, lai šobrīd atrastos svētākajā mūsu zemes vietā, Brāļu kapos pie šīs mūžīgās uguns. Mums šodien ir plānā misija nest gaismu tiešā un pārnestā nozīmē. Pirmkārt, mēs godināsim izcilo mūsu novadnieku piebaldzēnu Kārli Skaldi, viņa 135. dzimšanas dienā. Otrais mūsu, kur es vēlētos pat izcelt vēl vairāk mūsu misijas darbs. Mēs būsim tāda kā viena liela atomelektrostacija, kas ražo enerģiju šodien. Tās nebūs emocijas, kuras ir izlasītas grāmatās vai redzētas pa televizoru kādā filmā. Mēs paši būsim šis notikums, mēs paši viņu veidosim, un man ir aicinājums turiet savas sirdis ļoti plaši vaļā, ielaidiet šodienas enerģiju sevī, un jūs redzēsiet ļoti tuvu tā diena, ka jūs varēsiet šodienas pieredzi izmantot kādā brīdī kā pakāpienu, lai veiktu kādu kvalitatīvu lēcienu savā dzīvē. Es tagad aicināšu Kārli dziedāt dziesmu, tikmēr mēs iekursim šajā lampā uguni, un lai veiksmi stāv un izturības stāv mums blakus visas dienas garumā. There are no confusion, as they say in life should be. I learned certainty that you have taught me. There's nothing between us, a bit of joy and memories. I'm proud of being here, nowhere else but my family. I'll never have enough of this, I'll never have enough of this, never have enough of this, I'll never have enough of this, never have enough of this, I'll never have enough of this, never have enough of this, I'll never have enough of this. Ejam pastrādāt pa kangariem, nav nekāda vainīga.